Sveiks, klausītāji! Esi mīļi aicināts podkāstā Logopēds un cilvēks. Šis podkāsts ir veltīts logopēdijai. Uz sarunām tiks aicināti eksperti šīs nozares pārstāvji un cilvēki, kuri savā dzīvē ir saskārušies ar logopēdiju, un mēģināsim caur šīm sarunām atbildēt uz to, kas tad ir logopēdija, ko ietver sevī šī gana plašā, daudzšķautņainā nozare uz visiem šiem un daudziem citiem jautājumiem, kas ir būtiski mūsu dzīvē. Mēs mēģināsim atbildēt podkāstā Logopēds un cilvēks kopā ar Līgu, Dagniju un Aneti. Mēs šodien esam Latvijas Universitātē, ciemos pie profesoras un doktori pedagoģijas zinātnēs, nozaru pedagoģija, pareizi, Sarmī? Pareizi, jā. Un Latvijas Logopēdu asociācijas arī valdes jau ilgadēja locekle, ļoti ilgadēja. Cik ir gadi apmēram jau asociācijā? Es to varēju paprasīt sagatavoties, es nezinu, daudz vismaz, 11 jau. 11 gadi, un tas ir tāds ārkārtīgi liels ieguvums patiesībā, vai ne? Pat vēl vairāk, jo es visu laiku atteicos, es teicu, man jāpabeidz, ir jāuzraksta disertācija, un tad es varēšu iet valdē, un es uzrakstīju, pabeidz 2006. gadā, iespējams, ka es pēc tam arī, iestājos, tad ātri vien. Jā, es neatšķiros. Ielec tajā asociācijas vilcienā, lai virzītu logopēdiju Latvijā tālāk, pareizi. Varbūt ir vēl kaut kāds tituls, darbošanās, ko tu šobrīd dari. Es zinu, ka tu dari, bet tu varētu pastāstīt arī mūsu klausītājiem, skatītājiem. Ko es daru? Es tomēr vēl joprojām tad strādāju gan Latvijas Universitātē, un palikuši man ir tikai maģistri un doktoranti, kam es lasu lekcijas, bet šobrīd, mēs gatavojam jaunu programmu. Diemžēl vecās tika izbeigtas, vardarbīgi tika izbeigtas, bet tagad gatavosim jaunu, kurā atkal gribam sagatavot speciālās izglītības skolotājus un skolotājus logopēdus. Tā ir ļoti vajadzīga lieta mūsdienās, un es domāju, ka ilgu laiku viņiem darba pietiks. Protams, mēs jau zinām to nozares grūtību mazo, vai ne, kas ir jāpārvar. Un saki lūdzu, es zinu, ka tu strādā Valodiņā. Jā, strādāju arī Valodiņā. Tur gan ir tāds interesants darbs. Man paaicināja par logopēdu metodiskā darba vadītāju. Tā kā pēc akreditācijas viņiem bija ieteikums mazliet pastiprināt to logopēdu metodisko darbu. Un šobrīd to es arī daru. Man ļoti patīk, patiesībā ļoti patīk, es esmu atkal tuvāk bērniem. Tad arī, tuvāk saviem bijušiem studentiem. Jā, tur jau sanāk, cik procenti sanāk tavs studenti? Viņi tur mainās visādi. Nāk un iet, bet vispār tur ir tik burvīgi strādājoši logopēdi. Ir tur dažas meitenes no pirmajiem maniem. Pašiem pirmiem izlaidumiem, kas bija īsās programmas, kur bija milzu lielas grupas par 40 studentiem, un tad ir no tiem izlaidumiem pat ir, kas vēl joprojām tur strādā. Tad ir no vēlākiem gadiem. Tad sanāk tāda interesanta miedarbība. Jā. No studenta par kolēģi. Bet man jau arī, es uzskatu savus studentus par kolēģiem. Īpaši jau maģistra studijās, tie taču ir kolēģi. Un nāk beidzamie kursi. Visi taču strādā. Tad tu nestrādāji? Jā, protams, mēs jau esam uzreiz visi nozares kolēģi, pareizi. Tieši tā. Un redz, kā ir, mēs runājam par šiem te logopēdiem, un tad es tev gribu pajautāt tādu ļoti provokatīvu jautājumu. Kas tad ir tas labais logopēds? Kas ir labs logopēds? Labs logopēds pirmkārt ir labs cilvēks, kas grib, varbūt mainīt šo pasauli par labu tiem bērniem, kam ir grūtības komunikācijā, kam ir grūtības runāšanā un tādā savstarpējā saziņā, jo nonākot skolā, viņiem līdz ar to ir arī mācīšanās problēmas, tad jau tā palīdzība ir tāda vēl smagāka, bet vajadzīga, bet reizēm logopēds ir tā bērnam uzticības persona, kam viņš atveras, jo īpaši lielās skolās, lielās klasēs, viņi ir tie, kas nevar, kas netiek līdzi, kurus varbūt, visādi tur gadās, negrib par sliktām lietām, nemaz negrib runāt. Bet tad nonākot pie logopēda, viņš var, viņam izdodas, viņu paslavē un viņi atplaukst, un viņi ir pilnīgi citi bērni. Ja?
Pirmskolā varbūt ir mazliet citādāk, tur viss ir tādi līdzīgāki, ja. Tur tās atšķirības tik ļoti varbūt nav tik krasas, ja, bet arī tad, jo mēs ātrāk sāksim, jo mēs labāk viņam palīdzēsim. Tad sanāk tā, ka tā logopēda profesija patiesībā nav nemaz tik viennozīmīga. Ka tas ir, ko tas maina vispār cilvēka dzīvē, ka iedomāsimies, ka es esmu cilvēks ar runas vai valodas grūtībām, traucējumiem, un ko logopēds varētu izmainīt manā dzīvē? Ja es esmu tāds maziņš, 2. klases skolnieciņš, man ir grūti, ja? Jā. Par lasīšanu, piemēram. Ja? Par lasīšanu. Un tad es nonāku pie tevis, un mana dzīve iet uz augšu, pareizi. Ir tā, jā, varbūt nevienmēr uzreiz, nevienmēr straujiem soļiem, jo mums ir dažādi šie lasīšanas traucējumi. Viena daļa, kas saistās ar mutvārdrunas problēmām, tur gan es teikšu, logopēdi brīnišķīgi spēja palīdzēt, un viņi to arī izdara. Īsākā vai garākā laika posmā, bet tas notiek. Ir nedaudz atšķirīgi, ja tā ir tā dēvētā attīstības disleksija. Tas nozīmē, ka smadzenes darbojas mazliet atšķirīgi. Nesliktāk, bet atšķirīgi, citādāk apstrādā šo informāciju. Un, būtībā tie ir bērni, kas izaugot arī ir ar šādām grūtībām. Tiesa, viņi ir mazliet tā kā, apbružājušies, un ja viņiem mācās lasīt, visiem mācās lasīt, viņiem varbūt nav tik patīkama šī lasīšana, bet viņi to var izdarīt. Viņiem ir arī dažādas citas problēmas. Mēs tikko beidzās viens projekts par pieaugušiem ar disleksiju. Un tad mēs arī apzinājām vairākus šos te cilvēkus, un viņi mums stāstīja, kādas viņiem ir pieaugušiem tās grūtības. Tas vairs nav tā kā bērniem. Bet, jebkurā gadījumā tā bērnības posma nodarbības pie logopēda ir palīdzējušas viņiem izaugt. Tad sanāk, ka logopēds ir tāds virzītājs spēks cilvēka attīstībā, viņa personības attīstībā, pareizi vai ne? Arī. Jo sanāk, ja cilvēks, kurš atnāk, tas mazais bērns, viņam ir grūti, un logopēds iedod to saules stariņu, vai ne? Mēs esam tie, kas mainam dzīves. Tā varētu teikt. Var tā teikt, vismaz dzīves to labbūtību pilnīgi noteikti, jā, jo tās uzreiz pavērs citas iespējas. Ja viņam ir varbūt ļoti, tāds tomēr ierobežots tas iespēja loks, un bērni jau, ar to saglabāto intelektu viņi jau apzinās tās savas varēšanas, nevarēšanas, un viņi ļoti bieži pārdzīvo to, ka viņi nevar. Bet tad, ja viņi uzzina, kāpēc viņi nevar, ja, un man ir bijuši tādi bērni, kuri pasaka, es esmu dumšs, es nevaru izlasīt. Tu neesi dumšs. Tev citādāk ir jālasa. Tev citādāk uz to visu ir jāskatās. Viņam atveras tāds smaids sejā, un viņš saprot, jā, es taču arī varu. Man nav, es neesmu sliktāks par citiem. Man citādāk jāstrādā, vai citādāk jāuztver tās lietas, vai jāņem materiāli citi. Var? Jā, un es tagad klausoties tevi, es sapratu, ka sanāca arī tāds netiešais ieteikums mūsu klausītājiem, kur ir logopēdi, speciālai pedagogi un pat iespējams vecāki iedrošināt šos bērnus. Domāt, paskatīties nedaudz uz to lietu citādāk, varbūt pozitīvā pat gaisotnē, vai ne, ka mēs varam interesantākos veidos pasniegt šo lasīšanu, jo man ir arī līdz grāmata, ja? Disleksija vai lasīšanas traucējumi, un, manuprāt, visi tavi studenti atcerās tās tavas lekcijas. Arī es atceros tavas lekcijas ar ļoti pozitīvu vienmēr gaisotni par to, kā tu paskaidroji mums, kas tad tas ir. Kā mēs varam saprast un kā mēs varam strādāt, un varbūt mēs varam ievirzīt šo sarunu tālāk tādā gaisotnē praktiskā. Ko tu vari palīdzēt tiem mūsu kolēģiem? Ja es braucu uz darbu, es zinu, ka man būs šodien darbs ar bērniem, kuriem ir lasīšanas grūtības. Kaut kādi tādi mazie. Pats labākais, kas var būt. Tik interesanti. Jā, mums taču ir tik daudz dažādu materiālu. Jā, par grāmatu pirmkārt es gribu teikt, tā ir veca. Man vajadzētu uzrakstīt jaunu, jo vispirmām kārtām tad lietojot šo jēdzienu disleksiju, man pašai nepatīk, ir par bērniem runājot, ir jāsaka attīstības disleksija. Jā. Ja? Tas tāds sīkums, tāda nianse, bet es ļoti ceru, ka visādā ziņā
nezinu, cik tālu viņa ir tikusi, bet viena Liepājas studente arī bija pie manis atbraukusi, viņa iedeva ļoti, ļoti daudz materiālu, jo viņa interesējās tieši par šiem jautājumiem, un es ceru un gaidu, ka viņai būs arī varbūt kāda publikācija par šo te tēmu, jo viņa pie tā strādā, es tā domāju. Lūk, un tad arī šis attīstības disleksijas nosaukums parādīsies tā kā tam vajadzētu būt. Bet idejiski tur nekas nav nepareizs, jo mēs šķiram šos lasīšanas traucējumus no attīstības disleksijas, kas ir no tos parastos lasīšanas traucējumus mēs varam pārvarēt, bet attīstības disleksija, jāsadzīvo būs visu mūžu, kā kuram tas izdosies. Un šajā gadījumā patiešām tie vingrinājumi ir vajadzīgi mazliet atšķirīgi. Ja? Nekādā ziņā nedrīkstētu pieļaut, ka skolotājs saka, tev jātrenējās, tev jālasa, tev vairāk jālasa. Lielāka soda viņam nav. Tad sanāk, ka skolotājs labu gribot šos bērnus iedzen tādā kā slazdā patiesībā. Jā, ja nezinat, tad jā. Jo viņam, piemēram, skaļa lasīšana reizēm var būt kā vienkārši šausmīgs, negatīvs izaicinājums. Tāpat vairāk lasīt viņam ir negatīvs izaicinājums, jo viņam ir grūti, bet iedrošināt viņu klausīties un lasīt, vai lūgt vecākiem, lai lasa priekšā. Bet nevis vienkārši, lasa tagad priekšā, bet lasa, un lai tas bērns seko grāmatā ar acīm. Tekstam drukātajam. Lai tās acu kustības tomēr... Acu, lai viņš pierod pie tiem burtu salikumiem, ja. Jā, tāpēc, piemēram, tiek ieteikts arī šiem bērniem lasīt zilbju tabulas. Ja? Tas nav it kā nekas tāds, jauns, bet visadā ziņā tās zilbju tabulas var dažādi veidot un kombinēt no vieglākām uz grūtākām, kur ir vieglākas zilbes, no diviem burtiem tikai, tad pēc tam no 3 un vēl dažādas. Es ļoti labi varu ieteikt arī Līdakas Jolantas grāmatu, lasu un izprotu, kur ir šādas te tabulas ļoti, ļoti labas izveidotas, pārdomātas izveidotas, tā jāsaka. Un jo bērns vairāk šādas te, varbūt viņam tā kā rotaļveidā to var piedāvāt, un viņš to lasa, un jo veiklāk viņam tas izdodas, jo sarežģītāks tās tabulas var piedāvāt, jo viņš vairāk pierod pie tās zilbju lasīšanas, pēc tam tas būs arī vārdu, un tas būs vieglāk. Un šī te lasīšana klausoties, tā arī sekmē tātad to, vārda uztveri, ko tu dzirdi, jo, man ir bijis atkal pieredzēt tāds bērns, kurš saka, es lasu, es neko nesaprotu, tur ir tikai burti, tur nekā nav. Un man tas likās, pirms sākumā, tas likās jocīgi, kā tā var būt? Es lasu, man tur ir bildes, man tur ir tas, man tur ir tas, man taču bildes priekšā. Jā. Es atveru savus bērnu grāmatas, ko es lasīju bērnībā, izrādās, tur vispār bilžu nav. Man prātā, tā kā tur būtu bijušas, nezinu kādas bildes. Lūk, un tas bērns saka, nē, man nav, es neko tur nevaru iztēloties. Tad, kad man lasa iekšā, jā, tad viss ir. Te ir arī atbilde. Tad viņam ir jālasa priekšā. Viņam ir bilde, bet mēs jau gudri tie pieaugušie, mēs to bildi sasaistīsim ar tiem burtiem kopā, ja, tad, kad viņš lasīs. Tikai tas nedrīkst būt pārāk ātri, jo, atkal bija izdotas tādas mazas grāmatiņas ar diskiem, kur bija tā kā ielasītas tās grāmatas. Un mazdēls tad bija mazs, un mēs paņēmām vāģu grāmatiņu, kas viņam ļoti patika, un viņam bija tikai 5 gadi, bet viņš jau sāka lasīt, un es saku, pamēģināsim. Un viņš klausās tagad to disku un ar pirkstu velk līdzi, skaļi nelasot, bet ar pirkstu velk līdzi, un tad viņš godīgi lasa. Un tad tur tāds vārds radiatoru miests. Kurš viņš to vārdu, kamēr sāk tur burtot velk. Lasītājs aktieris jau ir aizlasījis jau 2 teikumus uz priekšu. Viņš ķēra rokā, lasīja pie sevis to visu pārējo, noķēra, bet pusgrāmatiņā viņš bija piekusis. Jā, tā ir slodze tomēr liela. Jā, un tas ir 5 gadi. Bet tāpat varētu iet
otrās, trešās klases skolēnam ar šo attīstības disleksiju. Tieši tāpat, ja? Tātad temps nedrīkst būt par ātru. Tempam ir jābūt pietiekami lēnam, lai viņš var mierīgi, nu, tad sekot ar to pirkstiņu līdzi, ja, uzrakstītajam tekstam. Patiesībā logopēds var veikt arī tādu kā aktiera funkciju. Jā, mierīgi. Lasīt skaļi, un tad izmantojot šo metodu, mēs bērnu iedrošinam un viņu atbalstam, lai viņam rodās tā patika. Jā, un tam nevajag būt, nu, tādam lielam garam gabalam. Tas varētu būt, nu, maza rindkopiņa. Un es vienreiz viņam nolasīšu, viņš sekos, varbūt arī otro reizi. Un pēc tam es varu palūgt bērnam, nu, tagad pamēģini tu. Un viņam izdosies. Jo viņiem ir ļoti laba atmiņa. Un tas bija kādreiz savulaik 3. klases tajos valsts pārbaudas darbos, ja, kas bija, nu, kamēr nebija īsti atbalsta pasākumi, tad man nāca un prasīja, nu, ko lai dara? Es saku, vai jums ir rakstīts, ka nedrīkst lasīt priekšā? Nē, nav. Nu, bet tad lūdzu, nolasiet viņam priekšā. Un viss notiks. Un tā arī bija. Un pēc tam tagad lūdzu, mums ir atbalsta pasākumi, un atbalsta pasākumos ir teikts, ka bērnam ar šo te attīstības disleksiju, uzdevums jānolas priekšā, un viņš pēc tam pats brīnišķīgi orientējas tajā, un viss notiek. Un spēj parādīt savu sniegumu. Jo, protams, jā, ar mazu atbalstu, mazu, jā. Jā, un atkal šeit es dzirdu, cik logopēds var izmainīt tā cilvēku to labbūtību, dzīves kvalitāti, un cik mūsu profesija ir nozīmīga, un patiesībā reizēm man liekas, mēs esam tādi klusie glābēji, ka mūs nemaz tā nepamana citreiz pareizi, jo šajā aspektā mēs varētu pieskārties tādai tēmai, cik tā logopēdija ir aktuāla, jo tu ļoti ilgus gadus strādā ar studentiem, ir ļoti daudz kursi palaisti, kas strādā jau un praktizējoši logopēdiju. Kopā ap 1000. Tas ir... Pa 2 augstskolām. Tas patiesībā ir tāds neiedomājams skaitlis 1000 studentu pareizi. Tad, daudz jau aizgājuši pensijā. Tev jau pat ir paudžu nomaiņa. Jo domājot par šo te lasīt prasmu visu, un kā logopēds ir tāds klusais atbalsts, vai tu redzi to, ka tie studenti arī ir mainījušies pa laiku gaitā metodiskie materiāli, un varbūt arī lasīt prasmu atklājuši atnākuši, teikšu, profesori, es atradu jaunu tehniku, vai es atradu jaunu materiālu, vai izdomāju tieši jaunu. Izdomāju, protams, nu redzi. Tā ir viena lieta, ar ko es ļoti atkal lepojos, ļoti lepojos. Tātad, nu, ja kādreiz mums bija to metodisko materiālu, nu dikti maz, tā drusciņa, un man gan jāsaka, ka logopēdi vienmēr ir dalījušies. Tādi no sirds logopēdi, tie vienmēr dalās ar saviem materiāliem, ar saviem sasniegumiem, panākumiem, un tāpēc, ka tikai daloties es kļūstu bagāts. Labi, bet mani studenti bijušie ir ļoti daudzu metodisko materiālu autori. Es jau minēju Līdakas Jolantas grāmatu, un viņai ir vairākas grāmatas gan par lasīšanu, gan par rakstīšanu, jā, ar šo te, garumzīmes, kas mums ir problēmas, divskaņi, kas ir problēmas, burvīgas grāmatas, un tagad pēdējās 2 par skaņas labošanu, ja, tad, kur bērni, ja jauc r un u, tad kā strādāt, un tur ir vesela virkne dažādu materiālu iekšā. Tiešām lepnums. Bet Jolanta arī saņēma mūsu logopēdu asociācijas gada balvu, jā, un par to ir liels prieks, ka cilvēki turpina izstrādāt un veidot šos metodiskos materiālus, jo ja mēs tā domājam par lasīšanas traucējumiem, attīstības disleksiju, tie materiāli nekad nevar pietrūkt. Viņu vajag ļoti, ļoti daudz. Jā. Un jums varbūt valodiņā arī ir kaut kādas... Ir arī valodiņa, gribēju paslavēt arī valodiņas meitenes, valodiņas logopēdus, kuri kopdarbā izdeva grāmatu Gudrā ābece. Gudrā ābece ir pati ābece, un ir skolotāja burtnīca un darba burtnīca, darba lapa burtnīca. Un ir arī vēl lasām grāmata klāt. Un šobrīd meitenes, kas strādāja pagājušajā gadā ar pirmo klasīti, ar pašiem mazākajiem, mums bija metodisko darbu skate. Skoliņā tā bija norunāts. Un tas, ko viņi visi tur prezentēja, man likās, šitā bagātība, kas tur ir, tas ir apbrīnojami, kā tie skolotāji strādā. Un ne tikai logopēdijā, dabas zinības, sociālās zinības, vizuālā māksla. Patiesībā viņi visi var iet lepoties ar to, ko viņi dara. Logopēdi jau, protams.
Un, lūk, šīs divas meitenes, Sarmīte Bērziņa un Linda, viņas tātad strādājot, viņas jau patiesībā vairākus gadus to materiālu bija tā kā gatavojušas un domājušas. Tātad, bērni iemācās klasē kaut kādu burtu, teiksim, 1, 2 burtus, un ar tiem 2 burtiem jau var veidot dažādus darba paņēmienus. Lasīt zilbes, varbūt tur pat vārds sanāk, iemācās burtu un iemācās burtus lūk, es, ir klāt t un ir es, te. Un arvien var sakot, tā grāmata ir, man vairāki logopēdi, kas ir tā kā, citi vēruši vaļā, tad beidzot mums ir tas, kas ir vajadzīgs. Augšā tur ir malā burtiņi, kas ir izņemti, un tad ir tad dažādi tie darba paņēmieni. Rekomendēju, vajadzēja man paņemt līdzi arī parādīt, nekas, iesiet, paskatīsiet Rakas izdevniecībā. Rakas izdevniecībā, tātad logopēda materiāla Rakas izdevniecībā. Protams, visi Jolantas, visi gluži ne, viņi tur arī pat kaut ko izdeva, bet lielākā daļa Jolantas Līdakas izdevuma, tāpat Daina Bumbiera noteikti gribētu paslavēt, es ceru, ka arī viņai kādreiz tiks kāda atzinība, jo viņas materiāli arī ir ļoti dzīvotspējīgi un vajadzīgi gan par burtiem, gan par vārdiem, gan par patskaņiem, divskaņiem, līdzskaņiem. Viņai ir dažādas tās spēles, tagad pēdējā grāmata par prievārdiem, kas atkal bērnam vienkārši eleganti, skaisti parādīts, schematiski prievārds, kurš bērns to nesaprot. Tas ir cik svarīgi, mēs strādājam bērniem, kuriem ir šīs lasīšanas grūtības, jo saprast to prievārdu arī nav nemaz tik vienkārši, vai ne? Un tad virzoties tālāk uz to lasīšanu, mēs atrodam tik daudz metodiskos materiālus patiesībā, vai ne? Tieši tā. Es varētu vēl vienu minēt, kas ir burvīgs materiāls. Tā ir pirmās speciālās skolas izdotās pasakas un teikas šajā te widget simbolos, kas bija viens projekts Valsts izglītības un satura centrā. Beidzās, man liekas, 2013. gada Dievs cik sen, bet dažas lietas dzīvo, un viena lieta ir arī šīs Simraiter programmas, kas ir tajā laikā tika iedotas visām skolām, visām pirmskolas iestādēm, kā, teiksim, tu raksti uz datoru tekstu, pasaku vai dzejoli, vienalga, un tev uzreiz augšā paralēli nāk tie simboli, vienādi simbolu vārdiem. Un tad, piemēram, es redzēju vienu meitenīti, viņai laikam 6 gadi, un vēl pie tam, mazliet problēmas lielākas. Viņa saka, es jums lasīšu, es jums nolasīšu. Viņa paņem un lasa. Un tā skolotāja saka, viņa jau burtus vēl nezina. Bet viņa pēc tiem simboliem un atcerās, pasaka par 3 siventiņiem. Eleganti vienkārši. Un tad droši vien ir tas burvīgais moments, ka bērniņš aiziet uz mājām un mammai saka, es tev izlasīšu. Jā. Un tad mammai un tētim rodās šis lielais prieks, ka viņu bērns var, jo patiesībā viens no tiem mūsu šī raidieraksta mērķiem ir arī dot atbalstu vecākiem, kuri saskarās. Šajā gadījumā mēs ar tevi runājam par lasīšanas traucējumiem un attīstības disleksiju, un varbūt tev ir kaut kādas rekomendācijas, ieteikumi vecākiem, kuri aiziet pie logopēda, un logopēds saka, ziniet, ir tie lasīšanas traucējumi, mums ir jāpalīdz. Jā. Viens no tādiem sirsnīgiem ieteikumiem ir vispirmām kārtām nebārt savu bērnu, nepārmest viņam, ka viņam kaut kas neizdodas tieši ar lasīšanu. Un īpaši, ja varbūt ir lielāks brālis vai māsa, kas tā kā ļoti labi mācās un lasa, tad mēs neesam vienādi visi. Pieņemt katru bērniņu tādu, kāds viņš ir. Un mēģināt tad no tā izejas punkta, kur tad viņš ir, tad tagad ejam, kaut ko darīsim. Tas nozīmē, ka šiem bērniem vajadzētu lasīt priekšā. Kādā brītiņā varbūt arī, tad, kā jau es teicu, lai viņš seko šim tekstam ar acīm. Kas ir pie tiem widget simboliem labs, ja bērns pievērš uzmanību tam simbolam, tad neviļus tur apakšā ir tas vārds. Ja? Un ļoti bieži viņš arī to īso vārdu atpazīst, pēc tam ierauga, nemaz bez tā teksta jau. Un tad varbūt arī pajautājiet logopēdiem, tās pašas zilbu tabulas kādas, ko varētu mājās lasīt. Logopēds būs parādījis bērnam, kā to darīt.
Un vecāks mājās var trenēt, un tas neprasa daudz laika. Piemēram, es tur arī runāju par šīm tabulām, kas ir, sākumā varbūt prasa ilgāku laiku, ja, teiksim, bērns, ka lēni, ka lasa tur, varbūt 15 minūtes pieņemsim. Bet tad, kad viņš jau 5 minūtēs ar to tiek galā, tad prasiet sarežģītāku vingrinājumu. Virzamies tālāk, pareizi. Jā, un arī varbūt dažādus cita veida uzdevumus, kas ir, kad atvieglotam bērnam to dzīvi, lai nav tā, ka tev jālas. Jā, tā var tikai grūtība par tādu lielu sāpi beigās, pareizi. Nevis, kur sāp, viņš pateiks, man nepatīk, es negribu lasīt, es nelasīšu, man nepatīk, man neizdodas. Ja, viņš neteiks neizdodas. Un vēl ir viena traka lieta, kur arī man bija savā laikā viens pētījums, bija par tiem bērniem, kur 3. klasē viņiem parādās uzvedības traucējumi. Jā, tā ir aktuāla problēma. Jā, bet šiem, tā kā mēs pētījām, tad sanāca tā, ka daļai to bērnu, viņus pamana tad, kad viņi slikti uzvedas. Protams. Bet izrādās, ka cēlonis ir neprasme lasīt. Jā. Un viņš nevar saviem vienaudžiem parādīt, ka viņš slikti lasa. Viņam ir vieglāk slikti uzvesties, lai viņu sabar par to, ka viņš tur ķēmojās, vai ka viņš kaut ko tur, nobļaujās, vai vēl kaut kā, bet nevis tā kā pārmet to slikto lasīšanu. Jā, jo redz, kā ir sagādā grūtības, tad es uzreiz esmu tas mazais grēkās patiesībā, vai ne? Un mēs ar tevi tā ļoti jauki pārlicām uz to skolas tēmu, ja? Jā. Tad, ja mums ir ieteikumi vecākiem, tad mēs varētu padomāt varbūt arī par to skolotāju, jo skolotājiem arī tas ir ļoti sarežģīts uzdevums un zīmīgi. Mēs esam Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Nav vairs mākslas. Nav vairs mākslas. Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāti mēs tagad esam. Redz kā, es līdz galam nezināju, es jau pabeidzu drusciņ citādāk, jā. Šeit sagatavo skolotājus un tu strādā ar skolotājiem. Vai tev ir vēl palicis kurs, kur tu skolotājiem stāsti par šiem lasīšanas traucējumiem? Šobrīd tad mēs varbūt varētu klausītājiem arī tādu mazo ieteikumu, ko darīt tam skolotājiem, ja viņš saņēma šo bērniņu ar lasīšanas traucējumiem. Es domāju, ka lielākajā daļā izglītības iestāžu tomēr tie logopēdi jau vēl ir, tad vispirms parunāt ar logopēdu. Jā, jo logopēdam būs noteikti kāds padoms un būs varbūt arī šie te metodiskie materiāli, jā. Jā, ir Jolantai arī tāda grāmatiņa Lasu ar prieku. Jā. Kas ir katram bērniņam domāta, ja? Katram bērnam. Un tur ir, teiksim, tas sākums ir, to bērnu bildīt var ielīmēt, un viņš pats uzraksta savu vārdu. Un tad viņš ikdienā var šķirt, ko es gribu, vienalga, kuru vingrinājumu. Tur citur ir mazāk to burtu, citur ir vairāk ko lasīt, citur vēl kaut kas, tur jāizkrāsā, jāapskatās. Un tiem mazajiem bērniem patīk. Viņi ļoti labprāt to grāmatiņu tad šķirsta un meklē, un tāda pieredze ir, kurus viņi zīmējums, kurus attēlus viņi izvēlās pirmos, bet, jā, ar prieku viņi pilda šos, un tad viņam, tad ir jāizlasa drusciņi. Viņš drusciņi izlasa, un tad padomā, un tad kaut ko par pastāstīt, vai ne? Ir tādi, kas nestāst, bet ir tādi, kas arī pastāst. Dažādi, protams, un es tagad tā domāju, cik Latvija ir privileģēta ar to, ka mums ir izglītības iestādēs logopēds. Tev ir starptautiska pieredze, es to zinu, un tu esi ļoti daudz kur bijusi, un varbūt tu vari padalīties, cik tad Latvija mēs esam labā pozīcijā ar to, ka mēs esam izglītības iestādēs tie logopēdi. Paldies par šo jautājumu, tas ir jauki. Es apmēram 10 gadus darbojos Eiropas logopēdu asociācijā, ja tur, kur Līga tagad darbojās. Un šajā te mums bija tāda pieredze, mēs divatā braucām no Latvijas, un viens bija šajā izglītības komisijā, otrs profesionālo prakšu komisijā. Un sākoties tām sesijām, mums vienmēr bija tā kā jāpastāst, kas jauns valstī, kas notiek logopēdijā un ko mēs darām. Un tad pirmajos gados arī es domāju, ko lai tādu pastāst. Mums tā kā īpaši nebija vēl nekādi kongresi un nebija vēl tādas tik aktīvi, kā šobrīd mēs tad darbojamies. Un tad es arī vienā reizē stāstīju par to, kā mēs darbojamies. Mums ir tā kā 2 tie virzieni. Viens ir tas medicīniskais, klīniskais virziens, kas ir logopēdi, kas strādā klīnikās, kas strādā rehabilitācijas centros. Un ir logopēdi, kas strādā izglītības iestādēs, gan pirmskolā, gan skolā.
Un tad mēs esam blakus līdzās tam bērnam, un ja šajās te medicīnas iestādēs tur ir tās visādas kvotas, un es nezinu, cik labi tas iestādes, kā tas ir, vai ne, šie nāleti var izstāstīt, bet, tā tad ir tā, 10 reizes laikam ir tā kā, tad pēc tam var pagarināt, ja tā sanāk. Es saku, mēs strādājam visu gadu, un ja vajag vēl nākamajā gadā. Mēs patiesībā to bērnu varam kārtīgi, riktīgi ievirzīt tur, kur vajag, ja, jo skaņa izruna nav izlabot diezgan salīdzinoši ātri, ja, tas nav tāds, neteiksim, dizertrīs kaut kāds gadījums, bet citos gadījumos, jo mēs to ātri varam izdarīt, bet tas, kas attiecas uz šo fonemātisko uztveri, tad nevisai. Lūk, un es stāstu, tātad mums tur, mēs tā strādājam, Zviedrija, Anglija, vēl tur kādu viņi saka, vai, ka mēs tā varētu. Mums kaut kas jādara, lai mēs arī varētu skolās un pirmsskolās ļaut strādāt logopēdiem blakus bērnam. Tā kā nebūtu labi mums izjaukt to, kas mums ir labs, tikai tāpēc varbūt, ka tas nāk no kaut kādiem iepriekšējiem laikiem, un tā pieredze, nezinu, ir dažāda, bet to labo nevajadzētu mest miskastē, un tas ir. Jā, jo patiesībā sanāk, ka tas logopēds pirmsskolā, skolā, viņš to bērniņu redz 2, 3, cits katru dienu. Jā. Un tad sanāk, ka tā palīdzība ir krietni intensīvāk šajos gadījumos. Bet, protams, jo, piemēram, tam mazajam bērnam, labi, pirmsskolā es saprotu, tur, vairāk varbūt ar šo izrunas problēmu, jā, un mums, protams, arī tie smagākie bērni, tiem vairākas reizes ir un grupiņās, bet ja, es pat esmu vairāk skolā strādājusi, un tad es varu teikt pa 1. klasi, ja es to bērnu redzu reizi nedēļā, tad tas nav nekas. Tas nav nekas viņam pa to nedēļu. Viss ir aizmirsies. 2, 1. klasi, es gan teiktu, vajadzētu dabūt pie sevis 3 reizes nedēļā. Tad ir jēga. Es zinu, ka man mamma kādreiz strādāja, un tad viņai bija tādi, īpaši varbūt tādi smagāki bērniņi, kas, kam grūtāk gāja. Viņus ņēma katru dienu. Pa 10 minūtēm, varbūt īsāku laiku, ne visu to garo nodarbību, ja? Mazāku brītiņu, bet katru dienu, neskatoties ne uz kādiem plāniem, neplāniem, samaksām, nemaksām, bērnam strādājam. Mēs domājam par to, lai bērns būtu, izaugtu. Jā. Tad nevar skatīties pulkstenī un nevar skatīties, man šodien vairāk nav, nāks rīt. Es paņemu 5 minūtes, paņem 5-10 minūtes parunāt to bērniņu. Es nezinu, es tā domāju. Bet kā jums notiek valodiņā skolā? Jā. Tu esi metodiskā darba vadītāja? Logopēdiem, tieši. Kā jūs veidojat šo sadarbību? Cik tur tie bērniņi bieži iet un varbūt tā labā prakse, ko var paņemt vienkārši vispār izglītojošās skolas logopēds? Es nezinu, vai to var paņemt. Pirmkārt, vispār izglītojošās skolas logopēds, jo tur visi logopēdi ir latviešu valodas skolotāji. Tātad tur tā sazoba ir ļoti, ļoti cieši šajā ziņā, ja, un teiksim, kas notiek ar to bērnu, individuālās nodarbības viņiem labo skaņu izrunu, un tad tas skolotājs arī, kas tur ir, un daudziem arī ir audzināšanā klases, viņš to bērnu var pabakstīt, ja vajag, ja arī katrā mīļā brītiņā. Bet, protams, tā jau netiek jaukts kopā, ir stunda, nodarbība ir nodarbība, ja, un es, piemēram, esmu bijusi arī vairākās tajās frontālajās nodarbībās, un tad man jau liekas, ka šausmīgi grūti tomēr visu to klasi. Mums tagad ir 14 bērnu klasē. 14. Daudz, jā. Tas ir ļoti daudz. Īpaši tad, ja šie traucējumi ir, tad diezgan smagi, jāsaka jau tā, un nāk arī, ne tīri valodas bērni, kam ir tikai tas valodas sistēmas nepietiekama attīstība, kā tas būtu ļoti labi un pareizi. Ir bērni ar kohleāriem implantiem, ir bērni ar autiskā spektra traucējumiem, ir bērni ar uzvedības traucējumiem, un tad līdz ar to visa tā darbība ir tāda, diezgan sarežģīta, bet logopēds ir pie bērna, jāsaka tā, katru dienu, vai frontālā vai individuālā nodarbība, ja, tur nav brīvdienu logopēdam, jā. Jā, jo
Nu jā, tad drusciņ cits koncepts, vai ne? Un logopēdam, es pat teiktu, ļoti intensīvs darbs. Ļoti intensīvs, jo tur arī nāk tie smagākie bērni, kam ir jau tas, vispār izglītojušā skolā, tiem bērniem viņi jau nav bijuši uz komisiju nekādu. Viņiem jau nav šī atzinuma, ka viņam tur kaut ko vajag. Logopēds pats pārbauda, paskatās bērnus un konstatē, viņam ir vajadzīga šī logopēda palīdzība vai nē. Un tad viņš tur attiecīgi apmeklē nodarbības 2-3 reizes nedēļā. Šajā skoliņā nonāk bērni ar pedagoģiskas medicīniskās komisijas atzinumu, ka viņam ir vajadzīga tā 5 programma, valodas programma, kas ir, vai ne? Un tad attiecīgi tur arī, no turienes arī tas viss izriet. Ja? Un, piemēram, parastā skolā, tur nav tādas frontālās un individuālās. Tur ir, tas bērns tur ir, tad mēs viņu paņemam drusciņu, varbūt individuāli, bet būtībā pamatdarbs ir darbs grupā. 4-6 bērni. Jā. Bet te, vai 14? Vai viens? Vai viens. Vai arī paņem kādreiz tur 2-3, vai ne? Varēja jau to visu, Bet tāpat tie labās prakses piemēri ir, un tādu iedvesmu arī var, nezinu, varbūt pieredzes apmaiņas vai kaut kā tam līdzīgi starp skolām, lai logopēdiem ir tā duka strādāt. Jā, es domāju, ka to arī dara, jo ir skoliņā bijuši gan arī ciemos dažādi logopēdi, un tas viss notiek. Jā, un patiesībā man ir prieks dzirdēt, ka viss notiek, un ka mēs tā izglītības iestādē šos bērnus paceļam, un mēs viņiem neļaujam nolaisties zemāk vēl, un nedod Dievs vēl pamest mācības, jo mēs jau zinām to, cik tie lasīšanas traucējumi, lasīšana iet cauri visai skolai, un tad mēs saprotam to, ka, ja mēs nepalīdzam, tad kur viņš paliek? Nekur viņš nepaliek. Viņam nepatīk, viņš atsakās lasīt, un viņš krīt aizvien dziļākā bedrē. Varbūt, ka tas arī ir tas, kur es biju ļoti, man sāpēja sirds par to, ka teica, bērnus nedrīkst atstāt 1. klasē 2. gadu. Es saprotu no vienas puses, bet ko viņš dara 2. klasē, ja viņš nelasa un neraksta, viņš nepazīst burtus vēl, viņš nav spējīgs izlasīt vārdu 2. klases, visas mācības jau ir uz lasīt prasmi. Jā, tieši tā. Ko viņš tur dara? Viņš jau tur vairs tālāk netiek. Tad, es nezinu. Vislabāk atstāt bērnu dārzā vēl pirmskolas izglītības iestādē, ja nevar. Jā, bet kādas ir tavas domas starp šo tādu bēdri starp pirmsskolu un 1. klasi, jo mēs zinām to, ka 1. klasē vairs nav šis pirms ābeces posms, ir uzreiz lasīt prasme, turklāt vēl nāk angļu valoda, kurā arī ir jālasa, un dabas zinības, kur jālasa. Bet tad pirmskolu pabeidzot, viņiem tā prasme lasīt tomēr nav. Un savā ziņā mēs šos bērnus un lasīšanas traucējumiem nevaram noķert. Tāpēc mums ir valodiņa. Žēl, ka tur nevar uzņemt ļoti daudz bērnu, vairāk bērnu. Mums ir valodiņa, kur ir tā pirmā klase, un pēc tam tikai īstā 1. klase. Tad viņš 5 gados apgūs 4 klašu programmu, viņš pēc tam 5. klasē aiziet uz parasto skolu, viss, un daudziem pat tiešām ļoti labi iet, par ko direktori vienmēr priecājas. Bet mums Latvijā, man liekas, ir arī vēl klases, logopēdiskās klases. Es zinu, ka man ir jautājuši, kā tas ir, atvērt vēl kādu klasi vai nevarētu, vai to 5 programmu varētu licencēt, vajadzētu vai nevajadzētu. Vajag. Viņiem ir labāk, ka tā mazākā klasīte ar to, ka skolotājs var vairāk izstrādāt, vairāk uzmanības pievērst. Kur lielā klasē, taču viņi vienkārši nespēja. Tas nav iespējams, jo tā pavisam ātri varbūt varētu pieskarties tādai pēdējai niansei, ko iezīmē par šīm 5 programmām vispār izglītojošajās skolās. Klasīti atvērt. Vai tu to saredzi kā iespēju, kā virzītāju spēku, lai tālāk tam skolotājiem būtu vieglāk strādāt? Pilnīgi noteikti. Tāpat kā 5-6 var mācīšanās traucējumi, tieši tāpat. Jo tajā lielā klasē ir ārkārtīgi grūti palīdzēt. Un, kad bija tās idejas, ka vispār tās programmas vispār nav vajadzīgas, mēs likvidēsim skolā, nodrošināsim papildus nodarbību. Kur ir tie speciālisti? Kur ir tā kapacitāte? Mums nav tādas. Jā. Un tad vienkārši, mēs strādāsim. Jā. Es ceru, ka programma būs un ka mēs varēsim tomēr
papildināt šo te speciālistu. Un svarīgi, lai esošie speciālisti paliek un strādā. Nē, obligāti. Jā. Te ir, tāpēc man liekas, ka šis ir ļoti labs pasākums, ko jūs darāt, ja, kad mums vajadzētu arī tiešām šo logopēdu profesiju, tādā gaismiņā, lai tos logopēdus neliek tajos darbos, kas viņiem nebūtu jādara. Nebūtu. Viņi var palīdzēt, un ja viņam ir brīvs laiks, un varbūt, es nezinu, nav ko tā. Tā nav. Tā nav, ka nav ko darīt, protams. Bet nelikt tajos darbos, kas, pēc tā amata apraksta mums nav paredzēts, teiksim, iet klasē un mācīt kaut kādu priekšmetu vai ko, lai mēs 10 reizes to varam izdarīt, ja, bet es saprotu, ir dažādas situācijas un dažādas izmisums situācijas skolās un visur. Cilvēki mēdz slimot, mēdz aiziet no darba, bet, dzīve ir dzīve, bet patiesībā mums ir jāskatās uz logopēdu kā drusciņu tādu glābēju tajās situācijās, kur tas ir jāglāb un jāpalīdz. Jāpalīdz bērnam ar valodas traucējumiem. Tieši tā. Tas ir mūsu misija, tas ir mūsu darbs. Tiešais pienākums patiesībā. Ļoti jauks. Jā, tur es tev varu piekrist. Un, es zinu, ka kāds droši vien gribēs tevi atrast, uzrunāt kādā reizē, kur mēs tevi varam atrast. E-pasts varbūt, vai, nezinu, universitātē, zinu, ka Sarmīte ir kādās dienās. Meklējiet Facebookā, es esmu. Facebookā. Reizēm es izlasu, man vispār atrod, es nezinu. Tevi tāpat atrod, bet Facebooks, bet varbūt ir arī e-pasts, ar kur tu vari padalīties, ja kādam rodās kāds jautājums, vai varbūt kādam vajag palīdzību. Es nezinu, vai vajag e-pastu. Jā, tad Facebookā mēs tev universitātē taču ir, protams, sarmite.stubele@lu.lv, jā, tas ir oficiālais mums e-pasts universitātes, kur arī atrod. Jā, kādam vajag, tad zini, ka tevi atradīs. Jā, bet vispār tiešām arī tur atrod, tā kā man ir bijuši jautājumi par šo te pašu disleksiju bērniem, ko darīt vai kā tas Jā, ko darīt, jo tas ir aktuāls jautājums patiesībā mūsdienās, jā. Un varbūt ir kāda ceļamaize, ko tu varētu iedot klausītājiem šīs sarunas nobeigumā. Ko logopēdam atcerēties? Logopēdam. Esi savas profesijas labā vārda nesējs, zināšanu popularizētājs, jaunu paņēmienu meklētājs, un silts sirds cilvēks attiecībā ne tikai pret bērniem, bet pret visiem saviem līdzcilvēkiem. Jā, paldies, Sarmīt, par sarunu, un noteikti mēs tevi vēl redzēsim, dzirdēsim. Jā, un asociācijā pavisam noteikti. Jā. Paldies. Paldies, Dagnija.